Vajadzētu savā zonā kļūdīties. Džeriņš iespēlē aiz vārtiem. Meija, labi, uzvar spēka divcīņā. Džeriņš un netrāpa stūrī Džeriņš. Tur arī Bukarts bija vārtu priekšā, bet aizsargs bija starpā. Tā pārbauda jaunajiem puišiem pret šādu agresīvu pretinieku. Skatāmies vēlreiz šo iespēju. Atsita vārtsargs Lars Valdens. Redzam, tur nosedza piespēles iespējas. Šobrīd Cipuls atgriežas atpakaļ. Štāls, Cipuls un spēku paņēmiens, bet 2 minūtes būs. Viena no galvenajiem tiesnešiem, jā. Tieši tā. Bija aizturētais sociāli. Turklāt pret vienu to pašu spēlētāju, pret Polību. Tā izlases modelī. Kas gan cits, ja ne viņi. Tolevsens Masāļskis, lieliski. Masāļskis. Palzēt skatisko vairākumu. Viņa treneris Rojas Johansens meklē variantus. Holos un Ripa vārtos. Ripa vārtos, diemžēl. Tomēr, ja arī Skreders pamainīja, skatīsimies. Skreders tur slido. Jā, iespējams arī pamainīja. Jā, iespējams. No, aizvārds vislabāk būs redzams. Grūti pateikt. Tagad varēs redzēt. Izskatās, ka diez vai. Jā, nu, centās mainīt, bet neaizsniedzās. Vienkārši patraucēja. Mējam neizdevās Ripu iegūt. Atkal Skreders atņem Ripu, bet... Un Holtēts Ripu vārtos. Mortens Asks tukšos vārtos raida Ripu. Nu, nedaudz aizrāvāmies tur ar saspēli savu vārtu. Jā. Un 0-2. Masāļskis izslidojas priekš, gaidīdams metienu. Un sekoja piespēli uz tukšiem vārtiem Mortenam Askam. Izcili augstasinīgi nospēlēja Holtets. Redzam, arī Pērs Skroders tur blakus bija pieslidojis jau. Uzgaita un arī rezultāti. Uzmetiens uz vārtiem. Un Masāļskis fantastiskā lēcienā pēc Skrodera metiena glāb komandu. Skroders lielā mērā varēja pielikt punktu šai spēlē. Reizēja laba iespēja gūt vārtus. Skatāmies vēlreiz. Viņš tā kā treniņā saņēma Ripu, redzam, vārds priekšā. Kristaps Sotnieks pavēlu ieraudzīja uz Skroderu ļoti acīgi piespēli. Mortens Asks izdarīja šo piespēli, izskatījās gan, ka vairāk viņš met pa vārtiem. Diemžēl neizdevās tās realizēt un izlaiž. Vēl viena iespēja. Šķiet, ka 2 minūtes Norvēģiem. Nu, Dobrienkijs. Tur saķēries ar augumā pārāko Ilvenu. 90 Ilvenam augums. No vietējā kluba Ilvens no Lērenskogas komandas. Un nedobījās Dobrienkijs no augumā krietni pārākā Norvēģa spēlētāja. 2 minūtēm lūk par šo pārkāpumu. Ļoti asi nospēlēja. Tur pat vairāk nekā 2 minūtes. Un Dobrienkijs aizstāvēja komandas biedru. Nepārprotams pārkāpums. Pret Sotnieku pārkāp noteikumus Ilvens. Un viss, ko domā, Dobrienkijs arī pateica. Nedaudz paaugstinās piespēle. Centās iespēlēt vārtu priekšā. Meija atpakaļ. Metiens. Ripa vārtos. Ripa vārtos. Kristaps Sotnieks. Vēl 15 sekundes. 1-2. Īsti vārtsargs, bet ļoti liela burza bija vārds priekšā, gan savējai, gan pretinieki. Bet arī ļoti labi trāpīja Sotnieks. Andris Džeriņš arī turpat blakus jau bija. Zinoties, ko tas varētu maksāt, nu tagad 7 pēdējās sekundes. Mūsu vārti ir tukši atkal, bet nu pārāk maz laika, lai kaut ko vēl varētu mainīt. Zaudējums arī otrajā spēlē, bet jāatzīst, spēlējām labi. Mūsu jaunie hokejisti parādīja raksturu cīnību.